Labdien, astronomijas skolas klausītāji, arī entuziasti un atbalstītāji. Tad mēs šodien šajā pēdienā parunāsim par tādu ļoti interesantu tēmu, kā kosmiskais piesārņojums. Par šo tēmu mums ir sagatavojis lekciju Nansija Jotkus no Ventspils radioastronomijas centra, astronomijas skolas atbalstītāja, aktīvisti. Tagad es dodu vārdu tev, lūdzu, stādies priekšā. Jā, sveiki. Kā jau teicu, es esmu no Ventspils radioastronomijas centra, kā zinātniskā viesasistente, un paralēli es turpinu arī studijas Latvijas universitātē, un tādēļ ir šobrīd šis pētījums, ko es jau mazliet izstrādājis, bet es principā turpinu pie tā strādāt, lai pilnveidotu. Tādēļ šobrīd es padalītos ar to, kas ir līdz šim apkopots. Jā, tātad kosmiskais piesārņojums, un es vēlējos sākt ar tādu tēmu, tādu lietu, kā saprast, kur sākās kosmos. Un pēc noteikumiem kosmos sākas 100 km augstumā virs mums. Amerikā tas tiek mērīts jūdzēs, un tas apmēram ir 80 km augstumā. Un varbūt, lai vieglāk vizualizēt, es esmu ielikusi apmēram, cik tālu tas ir. Piemēram, no Liepājas līdz Ventspilī taisnā līnijā būtu 104 km. Tātad mēs jau būtu kosmosā, ja tas būtu uz augšu. Un to es vēlējos uzsvērt, lai mēs saprastu, cik tas tuvu atrodas, ja mēs runājam tieši par piesārņojumu. Šeit mums ir minēti pavadoņi. Kādi ir pavadoņi? Tad ir dabiskais pavadonis, kas ir Mēnesis, un tad arī mākslīgie pavadoņi. Tie ir satelīti, meteoroloģiskais pavadonis, navigācijas pavadonis, sakaru pavadonis, zemes izpētes pavadonis, un pavadonis ir arī starptautiskās kosmosa stacijas. Tātad, ja mēs minam par mākslīgajiem pavadoņiem, tad pirmais mākslīgais pavadonis kosmosā nonāca 1957. gada 4. oktobrī. Viņš nonāca 577 km augstumā, ātrums bija 29 000 km/h. Un tajā brīdī viņš darbojās 3 nedēļas, sūtīja radio signālus. Diemžēl viņš pārtrauc strādāt ātrāk nekā bija paredzēts, bet pēc tam 1958. gada 4. janvārī viņš nonāca Zemes atmosfērā un atgriezās uz Zemi, jeb sadega. Un tas ir pirmais mūsu mākslīgais pavadonis. Bet šobrīd mums ir jau, kā saka, ir pagājuši ļoti daudz gadi, un mākslīgie pavadoņi mums ir jau kā dzīves neatliekama sastāvdaļa. Šeit es video ieliku, kā nonāk satelīti šobrīd orbitā, ka viņus vienlaicīgi var nosūtīt, piemēram, 60 gabalus, un tad viņi nonākot orbītā veidot tādus kā vilcieniņu, un pēc tam viņi dažu dienu laikā nonāk savās teritorijās un veido tādu kā zirneklīti apkārt mūsu Zemei, un tad pārklājot un nodrošinot mūs ar visu nepieciešamo. Tur mobīlie sakari, internetu, viss cits, kas ir nepieciešams. Satelīti var būt tik lieli kā picas kaste, varbūt mazliet mazāka, un varbūt arī tik liels kā apmēram autobus, piemēram, lai vieglāk izprast vizuāli. Šeit es esmu ielikusi informācija, kā apmēram iedala, kādas ir satelītu orbītas. Tās ir 3 galvenās satelītu orbītas, bet, protams, viņām ir starp orbītas, un tās ir kā vairākas, tur 6 pat līdz 8 viņas iedala. Šobrīd šeit ir tās 3 galvenās. Zemā Zemes orbīta, kura ir līdz 2000 km augstumam. Tas ir, tātad kosmos sāks pie 100 km un tad uz augšu. Tad nākamā orbīta ir starp 2000 km līdz 36,000 km. Tā ir vidējā orbīta. Un tad trešā mums ir ģeostacionārā orbīta, kas ir 36,000 km augstumā. Un tā ir kustās tie ģeostacionārie satelīti vienādā ātrumā ar Zemi. Līdz ar to viņi principā atrodas visu laiku vienā vietā, kā saka, attiecībā pret Zemi. Un, kā es teicu, pa vidu ir dažādi arī citas trajektorijas, un, protams, mainās tās. Tie nav tik strikti ieteikts, tas tā aptuveni. Tad šeit es esmu pieminējis teleskopu kosmosā. Tātad ir šobrīd, es ieliku uz bildīti ar 2 tādiem populāriem, ko visi zina, un norādot, ka tas ir apsveicami, zinātne attīstās.
Mums satelīti vajadzīgi, mums ir vajadzīgi teleskopi. Mēs varam redzēt, kā tas attīstās, mēs zinām, kā plānot, bet runa ir par to, ka nonākot kosmosā, kas pēc viņiem paliek. Šeit ir arī otrs piemērs, ka kosmosa stacijas, populārāk zināmā ir Starptautiskā kosmosa stacija, kas ir kopš 1998. gada, kur iesaistītas vairākas valstis, ieskaitot Ameriku, Eiropas kosmosa aģentūru, Krieviju, Japānu. Tātad tā stacija šobrīd atrodas apmēram 400 km augstumā. Viņai ātrums ir 27,600 km/h vidējais. Apriņķo apmēram pusotrā stundā, jeb apmēram 16 reizes apkārt zemeslodē katru dienu viņa apriņķo. Bet kosmosā šajā stacijā netika pieņemta Ķīnas Tautas Republika, tādēļ šī valsts pamazām pat ir izstrādājusi savu kosmosa staciju, un viņa kopš šobrīd jau darbojās. Un kopš 2023. gada tur ir arī jau cilvēki apdzīvo. Principā plus mīnus, piemēram, Starptautiskā kosmosa stacijā vienlaicīgi ir 3 līdz 7, 8 pētnieki, darbinieki, kas, protams, mainās periodiski un veic dažādas pētījumus, kas ir svarīgi mums kā cilvēcei un attīstībai. Bet, diemžēl, tam visam pāri ir tas blakus efekts. Tas, ko es saucu par kosmosa piesārņojumu, kas ir zināms, un man patīk salīdzināt ar tādu nelielu bildīti, jo ir cilvēki noslēdzās dažādi, citi uztver, ka tas nav nekas būtisks, bet šeit man patīk bildīti, ka okeāns pirms 1979. gada, kad tika izgudrots plasmasas maisiņš. Un šeit lejā ir bildīta no, tas nav gluži okeāna bilde, bet principā tā ir bilde, kur ir šie visi atkritumi savākušies. Un ir zināms, ka okeānā peld milzīgas plasmasas maisiņu salas, kuras ir diezgan grūti šobrīd ar to visu tik galā. Un tad vizualizācija, protams, kāds tad bija kosmos pirms pirmā satelīta, kas bija 1957. gadā, un kas mūs potenciāli gaida. Lejā bilde, protams, ir vizualizācija, tādu mēs reāli nevaram nofotografēt, un kas notiekās un uz ko mēs ejam. Un tā kā mans mērķis ir vairāk doma, ka mums jāpiedomā pie tā, ko mēs darām, lai mēs nenonākam tur, kur jau ir pa vēlu, lai mēs varbūt varam jau novērst pirms ir par vēlu. Jā, tad šeit ir statistika. Tā ir kosmisko atkritumu problēma ir reāla un tā palielinās ikdienu. Atkritumi apdraud gan satelīts, kas mums ir svarīgi, kuri mums nodrošina svarīgas funkcijas, kā arī apdraud cilvēkus gan kosmosā, tie, kas ir stacijā, gan cilvēkus, kas ir uz Zemes. Jo satelīti, un ne tikai satelīti, bet dažādas raķetes daļas nonāk pēc tam uz Zemes. Tad salīdzinājām raķešu skaits līdz 24. gada beigām, tas nav iekļauts šīs gads, ir gandrīz jau 7000 raķešu ir bijuši palaistas, satelīti ir bijuši nonākuši 21 000, daļa jau ir nonākusi uz Zemes, daļa vēl joprojām ir augšā, principā atrodas 14 000 un darbojošais ir 11 200, kas fiziski darbojās. Pārējie, kas tur pa vidu apmēram 3000, ir jau nedarbojoši satelīti, kuri ir palikuši jau kā atkritums, kurš tur riņķo bez citas vajadzīgas funkcijas. Tātad ir šai visā sakarā ir izveidots katalogs, kur ir tādi lielāki un bīstamāki objekti ir ievietoti. Tie ir jau pār 400 000 objektu, kuriem regulāri tiek sekots līdzi. Tad papildus tam vēl ir pāri pat 40 000 objektu, kas ir lielāki par 10 centimetriem, plus papildus nāk 1,5 miljoni atkritumu objektu, kas ir starp 1 un 10 centimetriem, un tad vēl papildus nāk vismaz 130 miljoni atkritumi, kas ir no 1 milimetrs līdz 1 centimetram lieli. Varbūt liekas, ka tas ir maz. Tas ir 1 milimetrs, bet tas 1 milimetrs, kad tam vienam piemēram 1 milimetrs, tas var būt krāsu kaut kāds atkritums, kaut kāda maza gruzīts. Bet viņam ir ātrums, piemēram, 27 000 km/h, un ja viņš ar to ietriecās, piemēram, Starptautiskā kosmosa stacijas logā saucamajā, lai vieglāk uztvert, viņš var darīt
būtisku ievainojumu iekārtai un arī bīstamību. Tad šobrīd tas ir apmēram jau 14,000 tonnas tur ir augšā, kas ir reāli kā atkritums fiksēti, un potenciāli 650 no šiem objektiem tiek uztvērta kā iespējamība var veikties iespējama sadursme, kas var būt diezgan bīstami jau. Tad šeit arī vizualizācijai tā varbūt vieglāk uztvert, kurās orbītās tad ir visvairāk. Tie punktiņi ir salikti, tas, protams, mākslinieks zīmējums, salikti kur visvairāk. Tad, protams, visvairāk ir ap pašu Zemi, ka tur vistuvāk visi sakari, un tad, protams, arī ir tālāk tie apjomi redzami, cik un kādā daudzumā viņi atrodas. Šeit ir arī tāda diagramma, tas ir ņemta no Eiropas kosmosa aģentūras atskaitēm. Šeit pa krāsiņām ir parādīts, kas tad ir visvairāk. Tad tumši zilais, kas mums ir kravnesība. Tad, lai kravu uznesu kosmosā, nāk dažādas atkritumi. Nākamais ir lietderīgās kravas sadrumstalotības atkritums vai gruveši. Tāpat tās ar misiju saistīt kādas iekārtas. Tāpat tās raķešu korpusi, kas paliek, kas nenonāk uzreiz, piemēram, uz Zemes vai kaut kāda atlūza. Tas viss ir potenciāli audzis un nonācis līdz šim apjomam. Tā vizualizācija, man liekas, diezgan viegli uztverama. Un tad šeit ir tas, kas notiek. Tad, kad šis objekts kāds nāk lejā, kā saka, uz Zemes, ja mēs tā varētu teikt, jo ir apmēram potenciāli izrēķināts, ka viens šāds lielāks atkritums, nav runa par tādiem maziņiem, tāds lielāks atkritums atgriežas uz Zemes. Tātad tie, kas var, tie sadeg atmosfērā ienākot, bet visi nesadeg, jo citi ir pārāk lieli, un tad viņi nonāk uz Zemi. Ir bijuši gadījumi, protams, ka arī ir trāpa tur dzīvojamām mājām, jo tie satelīti un vispār objekti, kuri ir nevadāmi, it sevišķi tie, kas ir bijuši pirms kaut kādiem 10, 20 gadiem, viņiem nav vadāmības objektu gandrīz vai nevienam. Es nevaru teikt gandrīz vai, bet tad pie tā nepiedomājas. Šobrīd pie tā tiek piedomāts, ka ir jānodrošina, kā ar to visu pēc tam, ko darīt, kad, piemēram, satelīts ir beidzis savu funkcionēšanas laiku, kā viņu novadīt, ko ar viņu darīt, kā viņu monitorēt. Pirms tam tas nebija prasība. Tāpēc ir objekti, kam ir šī iespējamība, bet lielai daļai, diemžēl, nav. Tad tas atkritums, ko mēs varam darīt, ja viņš ir gana liels, var veikt monitoringu, sekot līdzi, paredzēt, kad viņš ienāks atmosfērā, vai viņš sadegs vai nesadegs, un kur viņš nonāks. Tātad, ja viņš ir vadāms, to mēģina to lielākos objektus novadīt ir klusā okeānā ir tāda vieta, saucās Nemo punkts, kur viņš cenšas novadīt, lai viņi nonāk tur. Tad viņi iekrīt okeānā un nevienam it kā netraucē, jo tā ir tāda vieta, kur arī kuģu diezgan maz, tad vieta, kur vismazāk varētu kaut kā ietekmēt gan cilvēkus, gan arī biznesu. Tāds ir tas plāns, bet tie, kas nevar vadīt, tad, diemžēl, ir tādi gadījumi, ka nokrīt Zemē, un šādi viņi izskatās. Un šeit ir piemēri, kas notiek, ja šāds lielāk vai mazāki kosmiskie atkritumi ietriecās starptautiskās kosmosa stacijā. Tad augšējā bildītē ir tieši tā robota roka tāda, kas ir no Kanādas kosmosa aģentūra pievienojusi starptautiskajai kosmosa stacijai. Viņai bija bojājums, tāds caurums, nācās viņu rīkoties, lai savest kārtībā. Tāpat arī dažādas baterijas saules ir. Un lejā, protams, izstāsta tikai 1 centimetrs, bet tas ir saucamajā limonāto logā. Ir trāpījis krāsas gabaliņš, jā. Un tas ātrums ir, kosmosa stacijas ātrums ir 27 līdz 29 tūkstoši km/h, un katram tam atkritumam principā ir tāds pats aptuvenais ātrums. Un tad saduroties, tas, diemžēl, ir diezgan bīstama situācija. 25 gadu laikā, kopš starptautiskā kosmosa stacija darbojās, ir bijuši 16 vismaz reizes, kad ir bijuši bīstami gadījumi, kad ir bijis jau potenciāli novērtēts, kad kāds atkrituma objekts potenciāli var ietriekties kosmosa stacijā,
tad tiek informēta vadība, viņi veic manevru, piemēram, pabīdas kosmosa staciju vai augstāk vai zemāk, lai šis atkritums paiet viņiem garām. Tas tiek darīts tikai tad, ja tiešām saprot, ka cits variants nav, jo principā tā ir ļoti liela enerģijas tērēšana, tāpat degviela tiek iztērēta, lai šo kosmosa staciju izbīdītu no savas trajektorijas, palaist šo objektu garām, bet viņai atkal jānonāk savā orbītā, kur viņa ir paredzēta ikdienas darbam. Tā kā tas ir tāds diezgan dārgs prieks, ja tā varētu saukt. Jā. Šeit ir vēl viens unikāls satelīts, kas ir parādīts. Viņš ir patiesībā maziņš, 16 cm diametrā. Viņš 1958. gadā tika palaists orbītā. Paredzēts bija tajā brīdī, bija aprēķināts, ka viņš varētu kalpot 2000 gadu. Diemžēl viņš kalpoja tikai dažus gadus. Viņš jau sen nedarbojās, viņš ir jau sen, kā saka, atkritums, bet viņš ir tik labi, kā saka, sagatavots un tik labā trajektorijā, ka ir šobrīd aprēķināts, ka viņš no tā brīža, kad viņi palaida, viņš orbītā būtu 240 gadus, jeb es parēķinām, cik viņš jau tur ir bijis, tad vēl vismaz kāds 170, 180 gadus viņš vēl tur būs. Un potenciāli atradīsies kā bīstamība, kā tāda bumba, kas var būt potenciāli bīstama, bet pēc tam viņa zemes pievilkšanās spēks visticamāk pievilks un viņš visticamāk sadegs. Tikai jautājums, cik gadus mums tas ir jāgaida. Tajā laikā nebija vēl īsti līdz galam izpratne, kuras ir tās, cik daudz, kādi materiāli vajadzīgi, kādas enerģijas vajadzīgas, cik daudz, cik augstu. Tādēļ tie pirmie satelīti tādi izmēģinājumi, un tādēļ var nonākt pie šādas situācijas, ka objekts būs kā atkritums 250 gadus. Jā, šeit ir vēl viens piemērs, kas notika 1977. gadā. Tas bija PSRS satelīts, un tas bija, man liekas, apmēram, es teiktu, salīdzinot varbūt ar autobusu lielumu. Objekts bija diezgan liels. Un, diemžēl, viņš eksplodēja. Un uz viņa klāja bija radioaktīvās vielas, apmēram 50 kg urāns 235, un šis piesārņojums, var teikt, pārkaisījās pāri Kanādas teritorijai, tā varētu teikt, jo tajā brīdī tā bija tā teritorija, kur viņš uzsprāga. Tad, teritorija bija milzīga, kur tas viss nonāca, un Kanādas un arī Amerikas pētnieki, darbinieki apmēram 10 mēnešus devās ekspedīcijās, jo daudzas vietas bija arī sniegotas, un meklēja un tīrīja savu valsti, savu teritoriju no šī radioaktīvā piesārņojuma. Tas bija ļoti grūts, kā saka, grūti izdarāms darbs. Tajā brīdī, tas arī, kā es teicu, viens no pirmajiem tādiem lieliem satelītiem, kura nebija īsti varbūt tajā brīdī paredzams, vai kas ir nepieciešams. Un, teiksim, tā radioaktīvos lietas šobrīd satelītos vairs neliek. Tā enerģija ir pietiekama arī citādākā veidā, bet tas bija viens no pirmajiem, kuram tāds bija, kas saka, pārāk spēcīgs plāns. Un, pēc šī savākšanas Kanāda vēlējās no tā laika valdības, PSRS valdības, kompensāciju. Tajā brīdī viņi prasīja apmēram, ja nemaldos, 6 miljoni. Tas būtu šī dienas cenām 25 miljoni Amerikas dolāru, bet cik es pētīju, viņi, man liekas, nesaņēma nevienu. Tur bija vienu brīdi, nevienu dolāru, es gribētu teikt. Bija diskusija, ka viņi gribēja varbūt mazāku summu un nepiekrita, bet es neesmu atradusi pierādījumu, ka viņi būtu beigās kompensējuši kaut ko. Bet šobrīd jautājums vairāk kompensācija dabai un cilvēcei. Tad ir vēl viens interesants tāds, atvainojos par reklāmu, tāds atkritums, ko Starmans, jeb Teslas cilvēciņš, kuru 2018. gadā, 16. februārī, Falcon Heavy raķete uznesa kosmosā. Šobrīd atrodas, var teikt, es laidīšu reklāmu.
Jā, šeit tā viņš izskatās, tā ir Tesla mašīna un ar cilvēciņu kā leli iekšā, kurš rotē, tā varētu teikt. Viņam šobrīd jau ir sava teritorija, sava trajektorija, kā viņš riņķo šo eliptisko formu viņš ieņēmis un vienu pilnu apriņķojumu veids apmēram 557 dienās. Un kurjos varētu teikt bija tāds, ka šī gada sākumā, 2. janvārī, Turcijas amatieru astronoms to atklāja un uztvēra, ka tas varētu būt kāds asteroīds. Viņš lūdza ievadīt to katalogā un pat uz vienu īsu brīdi šo faktu ievadīja katalogā, ka tas ir atklāts asteroīds. Un tad tikai aptvēra, ka tas patiesībā nav asteroīds, tas ir patiesībā atkritums. Jo tā mašīna tur riņķos vēl ilgi un, šobrīd piesārņo astronomu darbības vidi. Tā, man iet tālāk. Jā, šeit ir. Jā, lūdzu? Viss kārtībā, ir redzams video. Jā, šeit ir. Tā, pamēģinām, atvainojos atkal par reklāmu. Šeit ir tieši šogad arī SpaceX Starship 7. un 8. raķete nāca lejā diezgan, jo viņas vienkārši nedarbojās, un tas ir skats, kā tas izskatās, kad šī raķete patiesībā uzsprāgst, viņa nonāk uz Zemi tādās, vesela kaudzīta ar mazām detaļiņām, kas šajā gadījumā sadeg. Skats var būt interesants, bet atkarībā no kur skata punkta skatās. Jā, tāds tas notikās. Šis ir 8. tieši 8. raķete. Jā, piemēram, gribēju parādīt, kā tas vizuāli izskatās, kad ienāk atkritums atmosfērā un kā viņš sadeg. Tā, tas plus mīnus, kā apmēram visi tā izskatās. Jā. Tā es varētu teikt. Jā, mēs varētu iet tālāk, ja mēs šo video varētu apturēt. Nē, viņš negrib iet tagad. Mēģinām. Jā. Tad jautājums, ko tad mēs varam darīt? Vai ne? Kāda veida mērījumi var notikt? Mērījums arī šiem kosmiskiem atkritumiem var veikt astrometrijā, fotometrijā, lāzerlokācijas mērījumos, kā arī radioviļņu mērījumos. Tātad tas, kas mums ir Latvijā, teiksim tā, pieejams un ko mēs varam darīt vai ko arī pat dara dažkārt, tātad mums ir Latvijas Universitātes astronomijas institūts, kuram botāniskajā dārzā Rīgā pieder lāzerlokācijas teleskops. Tas ir tas sarkanīgā bilde. Tā ir reālaika bilde, kā tieši lāzers tiek izšauts, lai trāpītu šim atkritumam, un tad tas lāzers stars atnāk apakaļ un tiek izmērīts tas laika posms. Pa vidu mums ir Baldonas Šmita optiskais teleskops, un tad otrā pusē labajā ir radioteleskops, kas atrodas Ventspils novadā Irbenē. Līdz ar to varētu mērīt radiodiapazonām. Tad man tas sākotnējs pētījums bija bakalaura darbā, un tad es piedalījos pētnieku darbā tieši Latvijas Universitātes astronomijas centrā, tajā botāniskajā dārzā, un skatījos, kā viņi pēta lāzeru lokācijas mērījumus un fotometrijas mērījumus. Un papildus es izmantoju arī Eiropas kosmosa aģentūras datubāzes datus analīzēšanai. Šeit ir bilde piemērs, kā tas fiziski izskatās, tieši lai mērītu šo mērījumu. Ir nepieciešams šajā gadījumā ļoti daudz ierīces. Piemēram, augšējā stūrī mazais ekrānīšs, kas ir pa labi, tā ir ierīce, kurā seko līdzi, vai nav kāda lidmašīna. Jo tas var, lāzeru, kā saka, šāviens, ja viņi tā varētu teikt, viņš var būt bīstams, viņš var arī pat apžilbināt, piemēram, pilotus. Tādēļ tiek sekots līdzi, lai tas nenotika šajā laikā. Tad, protams, ir mazie ekrāniņš, kur seko līdzi, kādi ir laikapstākļi, kā pēc prognozes, un tad ir vizualizācija, kāds ir reālais laikapstākļi. Tad, lai šo patiesībā veiktu šīs fotometrijas un lāzeru lokācijas mērījums, ir vajadzīgs pilnīgi skaidrs debesis. Tur nedrīkst būt mākoņi nekādi.
Un, diemžēl Latvijā mums ir diezgan bieži mākoņains, tāpēc tas mums ir tāda unikāla infrastruktūra Latvijā, ka mums ir šīs iekārtas, ar ko darboties, un pētījumi tiešām notiek. Un es ar to domāju, ja kāds, piemēram, no vidusskolēns varbūt vēlās turpināt studēt šajā sfērā, tad, ja ir interesi, tad vienkārši jāiet un jāprasa šiem pētniekiem, un jāpasaka jums interesi, jo fiziski infrastruktūra Latvijā ir gan tas pats radioteleskopi, gan tie optiskais vai laserlokācijas mērījumi, jo tādi ne katrā valstī ir. Jo, piemēram, šīs iekārtas, kas ir Rīgā, ja nemaldos, es varu teikt jaukšu, tajā brīdī, kad es biju, tad tas ir pasaules mērogā, viņš nonāk desmitniekā, ja, cik mūsu dati ir kvalitatīvi. Piemēram, kā saka, citas iekārtas varbūt ir pasaules mēroga, piemēram, 40-niekā, bet uz to pasaules mērogu tas ir ļoti augsts līmenis. Tas ir tāds papildus atkāpē no tēmas. Bet šeit, ja mēs paskatāmies uz šiem ekrāniem, tad, protams, ja pastāst stūrītī, kas ir manas kreisajā pusē, tur ir tāds apaļš mērījums, tas ir tas apvārsnis, ko mēs varam redzēt. Un šādu informāciju fiziski atnāk no Eiropas kosmosa aģentūras, jo pētnieki sadarbojas, kā saka, grupās, mēs nedaram individuālus darbus, tas ir kopīgi pētījumi, un dati arī nonāk kopīgos, kopīgos apjomu datu kopās, kurus var pēc tam kopistiski iegūt, jā, tā varētu teikt. Tad šeit ir tieši kā piemērs, kā izskatās lāzera lokācijas mērījums. Šeit ir apkopots viens no mērījumiem, jo katru reizi, ka lāzeri izšauj, tad viņš vienkārši ļoti ātri šauj, kā 10 šāvienu sekundē, un viņi pēc tam tie atstarojās, atnāk apakaļ, tad tiek mērīts, protams, laiks. Šajā gadījumā labajā pusē var redzēt, ka konkrētais objekts, Topeks Poseidona kosmiskā atkrituma rotācija rādīt, viņš rotē, jā. Rotē, tātad viņam ir kustība, viņš nekustās taisni vienā līnijā, viņš griežās lēnītēm, cik ātri viņš griežās, kur viņš kā atrodas. Tas tiek viss fiksēts, un šie dati tiek nodoti atpakaļ pēc tam Eiropas kosmosa aģentūrai. Un tā tiek iedots vesels sarakstīns, ar kuri no potenciāliem bīstamiem kosmosa atkritumiem, piemēram, pāries pāri Latvijas teritorijai konkrētā laikā. Un šeit ir tā kā cits piemērs, tieši fotometrisks mērījums. Arī var redzēt, ka tas ir tieši veikts pēc saules norieta. Saule apspīd šo atlūzu, un mēs ar teleskopu tuvumā, protams, pievelkot, tur ir kamera pievienota, uzfilmējam. Tas, kas šeit video redzams, tas ir principā 20 minūtes ietilpināts 20 sekundēs. Ja, tas ir kā ātrāk, tas nav fiziski. Principā tās ir 20 minūtes, kas šai video ir. Un tad šeit ir tās darba lapas, kā tas nonāk, tiek izvērtēts, kā viņš ies pāri, piemēram, tajā brīdī Rīgas teritorijā, un tad tiek izvērtēts, vai tas ir kurā laikā, vai saule būs jau norietējis, vai, piemēram, uzlikus, jo, principā, pētnieks strādā naktīs, vai būs tie mākoņi, nebūs mākoņi, piemēram, un vai viņš būs pietiekami labi redzams, vai nebūs pārāk tur apvārši malē. Tas ir diezgan liels tāds pētījuma darbs, ko veids, un tad, kad tas tiek izvērtēts, ka tas būs labs esama, ja, tad to pētījumu ievāc. Un tā tas ir regulāri, līdz ko ir skaidrs naktis, tā varētu teikt. Tad man ir tā informācija, kā tas notiekās, ka tie dati tiek apkopoti kopīgi un pēc tam nonāk atpakaļ. Un tā piekļuve ir pieejama visiem, kas ir Eiropas kosmosa aģentūras dalībvalstīm vai asociētajiem biedriem, Latvijā arī šajā starpā. Un piekļuve nav ierobežota tikai Eiropas kosmosa aģentūra, un tā ir arī atkarīga no atļaujas saņemšanas un pieteikumu izvērtēšanas. Tā kā tos iesteikt pieteikumu var, principā, ik viens un tiek vienkārši izvērtēts. Bet dalību valstu un asociētie biedri tur ļoti viegli tam visam tiek klāt. Šeit es esmu apkopojis datus no 2016. gada. Eiropas kosmosa aģentūras katra gada informācija, ko viņi sniedz. Un kā ir šī apjoma šajā gadījumā orbītā esošo objektu skaits palielinājies. Zaļā krāsā ir tās zemās
orbītas, tad vidējā ir zilā, un ģeostacionālā orbīta ir dzeltenā, un tā svītriņa, kas jau šeit tā kā kopīgi visi, piemēram, no 16. gada līdz 24. tie ir 8 gadi, ir apmēram no 18,000 līdz pat gandrīz jau pie 40,000 objektu skaitu. Tad šeit man ir orbītā esošo objektu tilpums tonnās, arī, kā var redzēt, kā tas ir audzis, arī šajos 8 gados. Un šeit ir objektu skaits, kas atkārtot nonāk atmosfērā. Kā es teicu, ka viņi kaut kādā brīdī nonāk atmosfērā, vai viņi sadeg, vai nokrīt uz zemes. Zilā krāsā ir skaits, un tad oranžā krāsā ir tonnas, un tā pelēkā krāsa ir kubikmetri, tā ietilpība. Cik tas daudz vizuāli varētu izskatīties, varbūt vieglāk uztverami. Tie visi dati ir Eiropas kosmosa aģentūras mājaslapā pieejama sistēmā, jā, kurā es esmu reģistrējusies. Ko darīt? Kā samazināt šos atkritumus kosmosā? Tātad par to tiek runāts, es teiktu, diezgan intensīvi pēdējās 10 gadus laikā. Pirms tam tas varbūt arī bija, bet nebija tik intensīvi. Šobrīd tas tiek runāts dažādu valstu līmenī. Piemēram, ir ieteikumi dažādi, piemēram, kosmosa tīklus, ja, kad kosmosā nonāk, saķer, novelk uz leju. Šās visas ir vizualizācijas, nav īsti fotogrāfijas, protams. Piemēram, kosmosa robota roka arī nonāk kosmosā, atrod to atkritumu, un tad ar robota roku noķer un pievelks pie tās raķetes un nonāk lejā. Var izmantot citus materiālus, piemēram, Japāna ir ieteikusi, piemēram, ka var būt satelīts no koka veidots, un tad, kad viņš nāk lejā, viņš noteikti sadega. Un tas tiek pie tā strādāts, izvērtēts, cik daudz, kādā mērā ir pieļaujams. Un dažādi šie varianti, protams, vienmēr vēlams izvairīties no sadursmes un uzlabot satelītu izstrādi, vai, kā es minu pēdējais, vienkārši nesūtīt kosmosā satelītus, tad nebūs tik daudz, bet tas ir vairāk kā jokam, jo, protams, mēs bez tā vairs mūsdienās nevaram. Šeit ir, diemžēl trāpīsies bildi, kur ir tātad klusais okeāns, kurā atrodas apmēram tas Nemo punkts, kur nonāk atkritumi, kā varētu teikt, kapsēta satelītiem, bet tas ir viens variants. Tas var nonākt šeit uz Zemes, bet otrs variants tāds, kas ir noteikumi, ja satelīts, vai ne tikai satelīts, ja tas objekts ir liels un augstu liels, un viņš ir vadāms, viņš ir jāpaceļ vēl augstākā orbītā, kas saucās kapsētas orbīta. Tas ir aiz vēl tā 36,000 ģeostacionārās orbītas, viņi paceļ augšā, un tad viņš turpina savu gaitu kapsētas orbītā, jā, bet viņš tur vairs nedarbojas un it kā netraucē vairs citiem. Tāds ir tas plāns. Tad, protams, tā otra daļa bija novadīta zemāka orbītā, lai viņš sadeg, vai tad viņš nonāk tajā Nemo punktā. Tāda ir šobrīd esošais variants, ko darīt ar kosmosa atkritumiem. Ja mēs paņemam noteikumus, kas notiek ar kosmosu, pēc noteikumiem kas ir kosmos, nevienam nepieder. Ja? Mēnesis un citi debes ķermeņi nav pakļauti valsts piesavināšanai, izmantojot suverenitātes prasības, izmantošanu vai kādas citas metodas. Tas ir visiem vienlīdz pieejams, ja fiziski to un finansiāli var atļauties, protams, jo ne visas valsts var to atļauties, bet nevienam nekas nav aizliegts, tā varētu teikt. Un otrs noteikums ir, ja katras dalību valsts ir pakļauta citu dalību valstu radītajiem zaudējumiem. Tātad, ja ir 2 valstu satelīti un viens satelīts, piemēram, nodara kaut kādu zaudējumu otrai valstī, tad ir pienākums atlīdzināt. Tas ir tādi 2 noteikumi, kas varētu šo tēmu skart. Jā. Tad vēl ir valstu likuma interpretē kosmosa brīvību kā ikviena tiesības izmantot kosmosu jebkādiem mērķiem, ja vien tas nav īpaši aizliegts kosmosa līgumā. Un kosmosa līgumā, piemēram, ir aizliegts, ka nedrīkst izmantot militāriem mērķiem vai nevar debesu ķermeņus teritoriāli okupēt. Tad nevar piederēt kādam, jo tur Marsa gabaliņš, ja, tur Mars pie ekvatora ir mana teritorija, es viņas nopirkt. Nē, tā nevar būt. Tādi tie šobrīd ir noteikumi.
Un kāda ir atbildība? Kas notiek? Tātad katra valsts var izvērtēt pēc saviem ētikas uzskatiem. Tāds tas šobrīd ir, jo jebkurš noteikums nav nevienam īsti kā likums. Tas ir ieteikuma rakstura, tā varētu teikt, pasaules mērogā. Ir valstis, kur ir stingrāk tie noteikumi, un, piemēram, ir Amerikā ir uzraugošās organizācijas, bet viņas uzrauga savas Amerikas uzņēmumus. Tad ir bijis šāds viens unikāls gadījums pirms 2 gadiem, kad tiešām Amerikas uzraugošā organizācija uzlika sodu par atkritumu nesavākšanu, un tie bija $150,000 ASV. Situācija bija sekojoša, ka šis EchoStar 7 satelīts, viņš beidz darboties, tas bija paredzams, tas bija sagaidāms, un pienākums bija šai uzņēmumam, šajā iestādē šo satelītu pēc tam pacelt augstāk šajā kapsētas orbītā. Un stāsts ir ļoti vienkārši. Viņiem pietrūka degviela. Viņi iztērēja pārāk daudz darbības laikā. Un degviela nebija pietiekama, lai paceltu viņu līdz kosmosa kapsētas teritorijai. Un šobrīd viņš atrodas kaut kur tur pa vidu. Un tu neko nevar darīt. Un, sods ir uzlikts $150,000 Amerikas dolāru, tāpēc, ka tā bija Amerikas valsts un Amerikas organizācija. Ja tur būtu cita valsts iesaistīta, tur principā es nesaredzu, ka atkal būtu vispār kāds sods bijis. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, vai 150,000 apjoms organizācijai, kurai peļņa apgrozījums noteikti ir miljonos miljārdos, vai tas ir adekvāts, pietiekams, kā brīdinājums, lūdzu tā nedariet. Vai tas tieši ir otrādi? Sods ir tikai 150,000. Tad varbūt arī es savu satelītu, piemēram, izmantošu degvielu līdz pat pēdējai, peļņai, un, labi, es pēc tam samaksāšu šo sodu. Tā kā šeit arī pavarās jautājums, vai tas ir, pietiekams, adekvāts, tas ir izvērtēšanas vērts, bet, principā, tas ir vispār pirmais tāds gadījums, kas vispār līdz šim bijis. Tad pētot šo līdz šim esošo, mani secinājumi nākuši šādi, ka, protams, kosmiskie atkritumi palielinās ar katru dienu un rada arvien lielāku risku, kas noved pie šī Kesslera sindroma, kad viens atkritums saduroties ar citu atkritumu rada vēl vairāk atkritumu. Piemēram, var darbojošais satelīts, viņā var ietriekties nedarbojošs satelīts, un rezultātā rodās vēl, piemēram, 2000 jaunu, mazu vai lielāku atkritumu daļiņu, kas atkal rotē. Un tad nākamais atkal ieskrien nākamā. Šis ir tas Kesslera sindroms, kas, diemžēl, ir potenciāls. Šobrīd, tātad otrais secinājums būtu, šobrīd vēl nav vienots nostājas par kosmiskās telpas izmantošanas noteikumiem. Pie tiem strādā ļoti stingri, ļoti strikti, cenšas kaut ko panākt. Arī Eiropas Savienībai šobrīd jau strādā pie akta izvērtēšanas stadijā. Valstis lielākā daļa cenšas, bet jautājums, vai visas to darīs un cik ļoti katra darīs, un pie kā mēs nonāksim, vai tas būs pasaules mērogā. Ja? Tad trešais secinājums būtu man tāds, uz katra satelīta un esēja raķetes būtu jāpievieno vismaz atstarojošs reflektors, lai tas būtu vieglāk atrodams, un tiem varētu sekot līdz tieši monitoringa laikā. Jo, diemžēl, tie, kas ir vecāki satelīti, viņus pat dažkārt ir ļoti grūti uztvert. Tas ir tā kā taustīties tumsā. Tur varbūt ir kaut kas, varbūt nav, bet mēs viņus neredzam. Tāpēc ir satelīti, kuriem ir šie atstarojošie reflektori, un tie tad vismaz tos var trāpīt, viņiem viņi tad atstarojas, ir, kuriem nav. Šobrīd es saprotu, ka tiek tā sava veida prasība, ka visi jaunie satelīti, kas nonāk, ka viņiem būtu jābūt šiem reflektoriem, lai viņas varētu vismaz pēc tam monitorēt, kas ar viņiem notiek. Un tad, protams, vēl ir jautājums, kā mans secinājums, neviens līdz šim nav pētījis, kas tad notiek ar to ozonu slāni. Vai tas pietiekami, pētīgs, varbūt jā, varbūt nē, un cik daudz šādām sadegšanām būtu jābūt jau, ka tās būtu bīstams. Šobrīd tas tiek uztverts, ka tur viens objekts dienā, tas nav nekas. Jautājums, vai ir kādā brīdī, kurā brīdī tas būtu jau kaut kas. Tāda pētījuma šobrīd nav. Tāpat arī nav pētījuma par to, kas notiek okeānā nonākušiem lietām.
kur ir tā robeža, kad jau būs pat daudz, kā es sākumā rādīju, plasmas maisiņi 1, 2, nekas, bet vienā brīdī tie jau ir pārtop milzīgā okeāna salā, un tad ir problēmas ar to risināt. Nu jā, un tad tas, kas būtu vissvārīgākais, būtu nepieciešams ieviest šos normatīvos aktus, kuri visām valstīm būtu vienlīdzīgi, būtu jāpieņem vērā, kā arī jābūt kontrolas un uzraudzības iestādē, kura lēmums ir saistošs visām valstīm. Jo, kā minēju, šobrīd tas ir atkarīgs no katras valsts ētiskās, morāls robežas, un tad ir stingrāk noteikti, mazāk stingri, bet viena valsts otrai nevar neko, kā saka, ietekmē tikai tad, ja viņa ir sabojājis, ja viens valsts otrs satelīts ir sabojāts. Bet tas nav tāds kā, piemēram, globālā organizācija, kur ar likumu var. Šobrīd tā organizācija, kas ir ANO, apvienoto nāciju organizācija, viņai ir ieteikuma raksturs. Jā. Tā tas ir, diemžēl, pagaidām, bet, kā es teicu, pie tā diezgan cītīgi cenšas strādāt. Jā, un šis ir mans pēdējais slaids. Man patīk šīs mazā karikatūra. Džons Glens ir viens no pirmajiem astronautiem, un kā šeit minēts, ka pirms 50 gadiem, kad viņš bija nonāca kosmosā, šeit ir vārdu spēle, angliski space kosmos, tad, kad viņš nonāca kosmosā, tad tur bija vietas space in space, jā. Tātad, jā. Paldies. Tas ir tas, ar ko es vēlējos padalīties, jā. Lielas paldies Nasijai Ietkus par šo interesanto stāstu. Jā, mums skatās, ka mums tagad ir tas saucamais brīvais mikrofons, tā kā droši varam ieslēgt mikrofonus un uzjautāt tiešraidē. Vai tas nākotnē tiek plānots? Jā, Aivit jautā, kā atbrīvosies no visiem... Vai to nākotnē plāno izdarīt? Jā, vai plāno izdarīt tavā ieskatā? Pilnīgi visa? Pilnībā? Jā. Man liekas, visi ir sapratuši, ka pilnīgi no visa nav iespējams izvairīties, bet tiek cītīgi strādāts pie tā, lai samazinātu, pirmkārt, ievērojami samazinātu to, kas jau ir, un panākt, lai tā progresija nebūtu tik ātra. Būtu ideāli, un es par to būtu tikai priecīgi, ja tiešām visu varētu iztīrīt, bet man liekas, ka tas būtu diezgan, varbūt, ilglaicīgā periodā, jā. Mums ir ļoti sarežģīts. Mēs esam jau pa tālu. Var sakot, mēs esam aizgājuši jau uz ļoti kritisku robežu situāciju. Jā, robeža ir tiešām tāda jau kritiska. Tad vēl Aivis Meiers man atsūtīja ziņu. Viņš raksta, ka kosmiskajā kapsētā pavadoņi nebūs mūžīgi. Pēc cik ilgu laiku tie sāks traucēt, jo neizbēgam tuvojas Zemē. Jā, tas ir patiesībā arī mans viens no jautājumiem, bet man atbildes, teiksim tā, nav, bet tieši es piekrītu tam, ka vienā brīdī arī kosmiskā tajā kapsētā var pietrūkt vietas, es tā gribētu teikt, un kurā brīdī, ko mēs ar to darām. Tas arī ir neizpētīts jautājums, jo kurā brīdī viņš var nākt atpakaļ, vai kurā brīdī var pietrūkt vietas. Būtībā tas ir salīdzinājums ar leduskapis, kas ir pilns ar prototīnu, un tad kādu dienu tu gribi vēl ielikt prototīnu, bet tu skaties, ka tev vienkārši vietas nav. Nav, tieši tā. Tad, var sakot, vai jārisina problēma, vai viss jāpēd, vai, kā saka, citu variantu meklēt. Jā. Tas ir tieši tā problēma. Ka, ja ņemta, principā, kosmosa tā industrija, tāpatās ieskaitot visu likumdošanu, tiek uztvert kā jauna, jo viņa, principā, kā problēma tika saskatīta tikai 1970. gados, satelīts kaut kur 50. gados, un pēc 20 gadiem parādījās pirmais jautājums, kas notiks? Parādījās, ja būs tā, un tad vēl visi tā kā skeptiski, beidz, tur tas tā kā ādatu meklēt siena kaudzēt, tur tas ir sīkums. Tas sīkums vairs nav šodien, tas vairs nav sīkums, bet šobrīd vēl nav galīgs potenciāls, bet jautājums, kad būs, jā. Lūdzu. Kā notiks tas attīrīšanas process tieši? Tas, ko šobrīd, kā es teicu, ir tās dažādie varianti, kas tiek izplānot, kā varētu. Es saprotu, ka aģentūras arī dod potenciāli līdzekļus tam izstrādāt, izpētīt, jo viņi vēlās savest kārtībā.
Vai tur, piemēram, uzvarēs tas, ka jā, mēs tagad sūtām šīs harpūnas raķetes un savācam harpūnām vai ar tīkliem, tas vēl nav līdz galam izlemts, jo pie tā, kā es teicu, ir sākts strādāt, plus mīnus pēdējos 10 gadus tā intensīvi, bet tas vēl nav nonākts un nav izlemts līdz galam. Bet jā, tā kā skatīsimies tuvākā nākotnē, es ceru, ka mēs jau redzēsim potenciālus uzlabojumus. Cerams. Viss atkarīgs ir no politiķiem un no industrijas spēlētājiem. Vai viņi grib kaut ko mainīt? Tas ir, finanšu jautājums arī daļai. Tas ir, kam kas ir izdevīgi šajā gadījumā? Labs Henrijam, Keitē, kāds jautājums vēl? Lūdzu. Ja man jautājumu nav. Labi, labs Aivim, vēl kāds papildu jautājums? Ja tu dzirdi mūsu. Laikam nebūs. Jā, mēs tā kā... Nē, pagaidīt. Būs jautājums. Lūdzu. Es sapratu, ka ne? Nedzirdu līdz galam. Laikam mēs varētu tā kā šodien tā kā slēgt astronomijas skolas attālināto lekciju. Vēlreiz paldies Nasija Jotkus no Ventspils radioastronomijas centra, kā arī no Latvijas universitātes. Cerams, ka tavs darbs, ka tu savu darbu tā kā sasniegs savus izvirzītos mērķus, būs nozīmīgs kosmisko piesārņojumu izpētē pasaulē, arī Latvijas līmenī. Paldies tev par atvēlēto laiku, un tad noteikti mēs tiekamies citreiz. Visu labu! Paldies! Paldies jums, jā. Mēs tiekamies novembrā, mēs tiekamies oktobra beigās, kad oktobra pēdējā piedienā mums būs pievienosies Starships entuziasts un eksperts Raits Misa. Paldies visiem par veltīto laiku. Uzredzēšanos. Uzredzēšanos, paldies par lekciju. Jā, paldies jums. Visu labu.